Tā, labi, tā nedaudz par izejām no zonām, par breakoutam. Neko baigi nesarežģīsim šeit arī, bet vienkārši uzzīmēšu, lai jūs varat pastīties, atcerēties, iegaumēt un mēģinam treniņos, pamēģināsim mēģinām spēlēt hoķīti. Tātad, jā, izejas no zonas. Es jau nedaudz pieskāros par to pēc uzvarēt iemetienu aizsardzības zonā, bet, teiksim, pretinieks iemet ripiņu, jā, kā mēs nostājamies un izejam no zonas. Cenšamies visi 5 atgriezties aizsardzības zonā, iziet no zonas kā piecinieks, nevis pa vienam vai kaut kādas tur tālās diagonālās piespēles. Protams, ja tā sanāk, droši, jā, aizsargs atslido atpakaļ, savāc ripiņu, uzreiz jau var atdot augšā piespēli vai redz tālo piespēli vai vidiņā, kur var ieskrieties. Mierīgi varam atdot tādu piespēli, bet, esmu uzmanīgi, ka nepārķeram, jo ja pārķer atskrien atpakaļ, ieliek golu, visi beidz sēd uz beņķi, domā pats. Bet kā mēs mēģinam izspēlēt? Tātad pretinieks iemet ripiņu zonā, atskrienam atpakaļ, aizsargs, otrs aizsargs, pie vārtu priekšas, tad ir centrs, māla. Teiksim, ripiņa nonāk šitam aizsargam. Aizsargs, ko cenšas darīt? Ir 2 opcijas. Pa lielam 3 opcijas. Vai var iedot augšā uzbrucējam uz malu. Uzbrucējs, jā, cenšamies pirms saņemt to piespēli, pagriežam galvu, paskatāmies, kas notiek šeit, kas notiek mūsu zonā, kur ir mūsu spēlētāji. Bet, ja iedod aizsargs uzbrucējiem uz malu, uzbrucējs, ja ir laiks, protams, pats slido uz priekšu. Ja pienāk uzreiz pretinieka aizsargs pinčot, uzreiz metam pa bortu ārā. Bet vienmēr uzbrucējiem ir jānonāk pie bortiņa. Tas var būt vienalga, kur šeit. Jā, protams, skatāmies pēc spēles situācijas, tas nav atkal pēc grāmatas, bet lasam spēli, kā iet spēle, kur ir pretinieks, kur ir mūsējie, bet ir jābūt vienmēr pie bortiņa, kaut kur šeit. Centrs ir down and low, kā jau es minēju. Centrs vienmēr ir kā supports. Centrs vienmēr ir kaut kur šeit, down and low. Jā? Jo iedodam piespēli malai. Malai tagad ir opcija slidot pašam, atdot, ja viņam nāk virsū, uzreiz nāk virsū, var nomest lejā centram piespēli. Tad centrs iet ar hodu. Šitā mala, protams, spēlē pa šito pusi, iet brīvs. Tad centrs var atdot šeit, slido šeit var atdot, vairākas opcijas ir, jā. Otrs ir, kad aizsargs saņem ripiņu, aizsargs var uzreiz centram jau apakšā iedot. Centrs jau šeit ar hodu var savākt. Uzbrucēji atveras, velk prom pretinieka aizsargus, atbrīvo laukumu šeit mūsu uzbrucējiem centram, tas var iet. Tā ir viena opcija, kā mēs varam darīt. Bet tā tad atceramies, jā, centrs vienmēr down and low, kā supportā, un māla vienmēr pie bortiņa šeit. Protams, ja viņam šeit saņem ripiņu kājās, tu pacel galvu, redzi, tev nāk virsū, centrs arī to nolasa, vienkārši centrs mauc hodā ārā, uzbrucējs pamet ripiņu pa bortu un savāc un aizskrien 2-1. Malējam uzbrucējam, kur malējais uzbrucējs ir vissvarīgākais. Un galvenais uzdevums malējam uzbrucējam ir dabūt ripiņu šeit ārā. Ja tu ripiņu dabū no šejienes ārā, visu cieņu tu savu darbiņas izdarīs. Ja tu šeit papis ripu, iemet atpakaļ zonā, tad ir viss, blēd. Sēd uz beņķi, domā pats. Vēl ko mēs varam darīt, mainam puses. Tātad, ja iemet aizsardzības zonā ripu, aizsargs savāc, otrs aizsargs šeit, centrs, mala, aizsargs redz, ka viņam ir žopā, nāk virsū hodā, aizsargs uzreiz nonāk lejā, atdod piespēli aizsargam, visu uzbrucēju uzreiz shifto uz šito pusi, atkal uzbrucējs nonāk maliņā, centrs down and low, otrs centrs pa vidiņu mauc. Tas pats, jā, nonāk aizsargs lejā, atdod viņam piespēlīt, viņš uzreiz atdod augšā,
ārā. Ja? Tad vēl ir variants atdodam uz malu, aizsargs DDD, piespēle, centrs atkal, ja viņš šiftojas no šejienes, sagriež šeit, aizsargs paslido nedaudz 2 soļus priekš, atdod šeit centram, atkal malai ievelk ārā, centrs iet, atdod piespēli vai iet pats. Jā, tāda ir opcija. Aizsargi arī cenšamies, aizsargs iemet ripu zonā, ja aizsargs savāc ripu, arī cenšamies pirms tu atdod to piespēlīt, 1-2 soļus, hujakši atdodam piespēli. Arī šeit atdod piespēli DDD, aizsargs 1-2 soļus priekš, vai nu atdod malai, vai atdod centram. Aizsargs nekad nedodam šitē. Ja tu atdod šeit piespēli, viss beidz sēdēs. Tā kā skatāmies, ja to arī. Bet jā, ļoti elementāri galvenais nākam visi atpakaļ, visi piecinieki spēlējam kā komanda, ejam ārā kā komanda, ja. Varam arī rimu taisīt, teiksim, viņi iemet zonā, tu jūti liels pressures, tu jūti, kad arī DDD tev būs sūdīgi iedot. Vari uzreiz aizsargs pa tālo mest ārā, uzbrucējs uzreiz skrien uz malu atkal, centrs nedaudz jau augstāk, bet atkal tāpat zem šitā uzbrucēja uzbrucējs saņem one touch piespēli šeit ārā vai atkal pa bortiņu ārā savāc aiziet. Bet tas ir, ja ir liels pressures, un atceramies aizsargi, nemetam atpakaļ buržmā, metam pa tālo. Ja mēs metam pa tālo un nemetam varbūt šitādā gadījumā no visa spēka, bet labāk spēcīgāk nekā vājāk. Galvenais, lai ripiņi atnāk līdz šejienai, lai viņi nepaliek šeit, lai ripiņi ir šeit, starp zilo un sarkano. Ļoti elementāri, manuprāt, jā. Aizsargi ceļam galvu, viņi augšā uz laukumu, visi runājam. Un tas pats, protams, no otras puses, ja iemet šitajā, aizsargs, otrs aizsargs vārdu priekšā paliek, uzbrucējs uzreiz pie bortiņa, centrs, otrs uzbrucējs, aizsargs piespēle malai, mala vai nu pats slido, atdod lejā, ideālā variantā atdod centram, atkal visējiem prom. Tāpat šitas aizsargs var uztaisīt DDD, aizsargi atceramies vienmēr lienam pa tālo ārā, neejam šeit pa priekšu, bet ejam uzreiz uz tālo, atdod DDD piespēle, uzreiz šitas uzbrucējs uz malu, centrs nāk down and low, šitais uzbrucējs nāk uz vidiņu, atkal visi ejam ārā. Tā ir izeja no zonas. Pamēģināsim treniņos, bet cenšamies šito atcerēties, cenšamies spēlē arī šito izmantot. Ja sākumā būs kļūdas, tas nekas, vismaz centīsimies, bet vismaz uzspēlēsim hoķīt un pēc tam jau aizies instinkti, pēc tam jau aizies un pašiem būs vieglāk un pretinieki nespratīs, kas notiek, bet mēs hoķīt spēlējam. Tā kā, jā, cenšamies tā, un, protams, tas pats ir pēc iemetieniem, kā jau mēs runājām, aizsargs vīlom. Protams, vēl ir variants, kad iemet ripiņu iekšā, aizsargs pats savāc ripu, ja jūt, kad ir kājās spēks, pats ar hodu ej ārā, uzreiz jau uzbrucējs to lasa, uzbrucējs atverās, otrs uzbrucējs atverās, centrs nedaudz paliek zemāk, jo aizsargs ir aizgājis. Paliek centrs un aizsargs kā aizsargs, mūsu uzbrucējs aizsargs ir pieslēdzies kā uzbrucējs. Tā arī ir opcija, bet tas ir, protams, zemturs ir aizsardzībā budžiņa. Neieteiktu, nē, joks, bet skatāmies, jā. Ja ir spēks un jūt kājās, ir paņem piesedz augumu gar štangu, atveries un pats mauc ārā. Un vēl, protams, variants ir quick-ups. Skatāmies, ja viņi iemet to ripiņu līdz šejienei, neiemet līdz pašai apakšai dziļumam, tad gan mēģinām aizsargu uzreiz, abi aizsargi atkal stāvam starp inside the dots un uzreiz dodam augšā piespēles. Uzbrucēji tādā gadījumā var nenākt tik zemu, centrs tāpat panāk zemāk kā supportā, bet malas var palikt nedaudz augstāks, kaut kur šeit, var būt pat. Un uzreiz aizsargs vienu taču piespēle, centrs uzreiz ieslidojas, vai nu atkal atdod centram, centrs iet ar hodu, vai atkal pamet garām, centrs iet savāt, šitas pieslēdz, šukšs metiens gols. Ļoti elementāri. Tas ir, ja pretinieks neiemet ripiņu mūsu zonā līdz pat apakšai. Ja mūsu aizsargs noķer ripiņu šeit,
visi sagriežamies uzreiz, ja, centrs, mala, aizsargs uzreiz augšā piespēle un uzbrucējs vai nu iet zonā vai atveras tālais uzbrucējs, ja, iet iekšā zonā un tad jau veidojam šeit spēli. Tā ir izeja no zonas, ļoti elementāri, bet palīdzam, runājam, atbalstam viens otru. Tas pats arī otrā pusē, ja atnāk ripiņa, var atdot arī DDD piespēli augšā, var pats augšā atdot. Aizsargi cenšamies, ja ripiņa neienāk dziļumā līdz pašai lejai, tad no šejienes cenšamies quick up taisīt. Uzreiz maucam augšā uz vieniem sāniem vai atdodam aizsargam un aizsargs. Atkal nedodam paralēli pāri. Ja tu iedos paralēli pāri, tur nekas nestrādās, nekas nebūs labi. Tā kā jā, tās ir izejas no zonas. Paskatāmies, iegaumējam, galvenais, ko atceramies, jā, centrs down and low un aizsardziņā atdodam piespēles uz malu. Un malējam uzbrucējam, spēlējam šeit, ieslēdzam, paceļam galviņu, visu laiku paceļam galviņu, lai redzam, kur ir mūsēja, kur ir pretinieki, vai mums ir jāmet pa bortu, vai jādod atpakaļ, vai mums ir laiks pašam slidot. Ja centram atdodam atpakaļ, centrs gan vairs nevelk atpakaļ tālāk aizsargam, centrs uzreiz mauc ārā. Vai nu atdod piespēli malējam uzbrucējam, vai pats iet pāri, jātiek līdz sarkanai un tad varam mest iekšā. Kā centrs vēlreiz atpakaļ neatpratamies. Tad jau mums ir jāiet uz priekšu. Malējais var vienreiz atmest centram atpakaļ, pārējais viss ir uz priekšu. Tā kā, jā, tas nedaudz par izejām.